šodien mēs svinam Tēva dienu. Mēs pamatā, protams, šajā dienā Latvijā, mazāk pasaulē, tur ir dažādi datumi, kā kurā valstī, mēs domājam par saviem miesīgajiem tēviem, protams. Bet tā ir liela žēlastība īstenībā, ja mēs esam piedzīvojuši savus tēvus, jo visa tāda laime nav bijusi. Un tā ir milzīga privilēģija, ja tie tēvi ir bijuši kārtīgi, tas, ko mēs varētu vienā vārdā apkopot, labi. Un vēl es domāju, ka šobrīd, kad mēs esam ticīgi, es domāju, mēs varam arī teikt, ka tā ir milzīga privilēģija, ja mūsu tēvi ir bijuši dievbijīgi. Tas arī tā nebūtu ne visiem ir. Un vienlaicīgi mums ir jāatcerās, ka katram vīrietim ir iespēja būt labam tēvam, dievbijīgam tēvam, kārtīgam tēvam, šobrīd saviem bērniem, vai pat ja tie nav bioloģiskie bērni, tad varbūt audžu bērni un varbūt vienkārši garīgie bērni. Tas pat dažreiz var nebūt tā nodefinēts, ka tu esi mans bērns, es esmu tavs tēvs, bet ir dažkārt veidojās starp vīriešiem tādas tēva, dēla attiecības, pat varbūt darbā, pat kā kolēģiem, un vienkārši, ka viens ir tāds tā kā tēvs, un viens ir tā kā dēls, un mēs katrs varam tam iet cauri savā dzīvē. Un vienlaicīgi es gribētu teikt, ir viegli kritizēt, kā mēs Bībelē zinām šo baļķi un skabārgu, ir viegli kritizēt savu tēvu, jo mēs ļoti labi pārzinām viņa trūkumus, un daudz grūtāk varbūt ir aizdomāties par saviem trūkumiem. Un tas, kas mums ir jādara kā kristiešiem, mums vienmēr ir jāskatās un vairāk jākoncentrējas pašiem uz sevi. Pašiem jābūt pēc iespējas labākiem, ja mēs tā varam vienkāršot teikt. Un šajā dienā es esmu izvēlējies Jēzus Kristus līdzību par pazudušo dēlu, ko mēs klausījāmies, un paldies Andrim par lasījumu, un paldies jums par izturību. Tā līdzība ir gara, 20 pāri panti. Mēs viņu saucam par pazudušo dēlu, Bībelēs dažkārt ir tie virsraksti, un tad tur ir rakstīts līdzība par pazudušo dēlu. Bet šodien mums ir tēvdiena, un tēvdienas ietvarā es gribētu teikt, ka mēs šoreiz uz to līdzību skatīsimies no citas skatu punkta un no beigām, varētu teikt. Un mēs neskatīsimies ne uz pazudušo dēlu, vismaz ne tik daudz uz pazudušo dēlu, vai uz greizsirdīgo vecāko dēlu, bet mēs vairāk domāsim par tēvu. Teologs Viljams Bārklīs, viņš teica tā, ka ir nepareizi nosaukt šī līdzība par pazudušo dēlu. Un tas ir cilvēku izdomāts, līdzība par pazudušo dēlu. Jēzus tā neteica, es jums tagad stāstīšu līdzību par pazudušo dēlu. Viņš vienkārši sāk stāstīt stāstu. Ja? To virsrakstu mēs paši cilvēki esam pielikuši klāt. Un šis teologs saka, ka patiesībā tai līdzībai būtu jāsaucās mīlošais tēvs. Un tad dalās viedoklis teologos, kā vajadzētu saukties tai līdzībai, bet šodien mēs vairāk domāsim tieši par tēvu, un tas kaut kādā ziņā ir no pilnīgi otras puses skatīties uz šo līdzību. Un jo vairāk mēs iegrimsim šajā līdzībā, jo vairāk mēs sapratīsim, nozīmīgs šeit ir tēvs, nevis dēls. Katrā gadījumā, tad, kad Jēzus stāsta šo līdzību, viņš runā par pazudušo dēlu. Bet tas, ko mēs šajā līdzībā mācāmies, mēs mācāmies, kāds ir tēvs. Un tas, kas mums ir jādara, mums ir jādomā, kāds ir mūsu debesu tēvs, nevis kāds es esmu pazudušais. Un tāpēc paņemsim šajā dienā, no šīs līdzības paņemsim 3 tādas īpašības, ko mēs varētu par mūsu debesu tēvu mācīties, ko Jēzus Kristus mums māca no šīs līdzības. Un tādas 3 lietas, kuras es šodien gribu jums līdzdalīt, ir, ka
Tēvs gaida, tēvs skrien pretī, un tēvs atjauno. Un jūs redzat šo Lūkas evaņģēlija 15. nodaļas 20. pantu, viņam vēl tālu esot dēlam vēl tālu esot, bija rakstīts. Tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu. Un pieskrējis klāt, krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Ziniet, mūsdienās, kad mēs šo lasam, un es domāju, ticīgi cilvēki daudzkārt to ir lasījuši un daudzkārt ir dzirdējuši, un šī slavena līdzība, vairs nav tas wow efekts. Mēs skatāmies, mēs lasam, mums liekas tā kā pašsaprotama situācija. Un ziniet, tā pašsaprotamā situācija mums ir šodien, 21. gadsimta Latvijā. Pie normālām attiecībām starp dēlu un tēvu. Un vēl pie daudziem noteikumiem. Bet izlasiet vēlreiz uzmanīgi. Viņam vēl tālu esot. Tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās. Ir tāda telefona aplikācija Waze. Es nezinu, kur no jums lieto un kur nelieto Waze. Andris saka, es katru dienu daudz un dikti, ja? Tāda telefona aplikācija Waze, viņi palīdz tai navigācija. Telefonā mūsdienu gudrajos telefonos aplikācija, tu vari ievadīt adresi un viņš tev aizvedīs pa vislabākajiem, ātrākajiem ceļiem, pabrīdinās pa ceļam, kur kāda bedra, vēl kaut kādas lietas. Un un viņi bez maksas, kas ļoti, man liekas, būtiski, ne? Un mēs ar sievu arī izmantojam savā ikdienā šo aplikāciju. Un it sevišķi mēs izmantojam tad, kad viens atrodas, piemēram, Ventspilī un otrs ir Pierīgā, un tad mēs dodamies, viens vienā galā, otrs otrā, un tad mēs dodamies, un tur tajā aplikācijā ir tāda iespēja, ka tu vari norādīt to savu atrašanās vietu. Un tad tas otrs var sekot līdz tā, kur tad tu tagad atrodies? Aha, tu esi ceļā kaut kur. Mums gan dažkārt uzkarās, bet tas ir cits stāsts. Bet tad tu var sekot līdzi, un tad tu var redzēt, cikos viņš būs mājās. Un tad tu var pēdējā minūtē iznākt ārā un tā teikt, un pateikt, redz, es jau te visu dienu gaidu, ja? Beidzot tu esi klāt, vai ne? Tu vari redzēt līdz pat minūtē, līdz pat sekundē, kad tas cilvēks ieradīsies. Bet tas, ko mēs šeit šodien lasām, viņam vēl tālu esot. Viņam vēl tālu esot, tēvs ieraudzīja. Kā jau es teicu, tas ir ļoti pašsaprotami mūsdienās. Tagad, jā, tad, kad tev ir Waze aplikācija, un otrs ir ievadījis tev atrašanās vietu. Tad, kad mūsdienās mēs sarunājam, tiksimies svētdien, 11. Andrejnamā, tāda un tāda adrese. Un arī tad mēs varam skatīties, un kādu minūti kavējās, un kas notiek, kur tu aizķēries. Ja, teiksim, mūsu gadījumā arī aplikācijā iebraucu veikalā, un tu taču neuzrakst, ka tu iebraucu veikalā. Kas notika? Kavējās, nav laikā, nav vietā. Mūsdienās, jā, mēs varam rēķināties ļoti precīzi. Bet iedomājieties, un atceramies, tie, kas bija pļavas dienas, mums bija tāds pasākums, kādas mums tur radīja stresi, ja? Es tā sapratu, bija tur pie ugunskura. Bet ja tev nav telefona, ja tev nav vēstule atsūtīt, tev nav telegramma, ja tu nezini, ne minūti, ne dienu, ne nedēļu, ne mēnesi, ne gadu. Pat ne gadu. Gaidi. Gaidi mani, es kaut kad būšu. Kādreiz. Ja? Padomājiet. Viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja. Kāda ir šī tēva sirds attieksme? Ko tas liecina par tēvu? Viņš nezināja, ka tas dēls
tūlīt parādīsies. Tūlīt aiz tā kalniņa, es vienmēr iedomājos, ka kaut kāds kalniņš ir. Tūlīt tas dēls parādīsies. Ne dienu, ne stundu, neko nezinu. Tēvs nepārstāja gaidīt. Šajā līdzībā tiek parādīts, ka tēvs nekad nepārstāja gaidīt. Tēvs raugās virzienā un gaida, kad tas dēls nāks. Tāds tēvs. Tāds debes tēvs. Viņš nepārtrauc cerēt, ka dēls nāks atpakaļ. Dēls ir aizgājis. Tāda ir bijusi dēla izvēle. Bet tēvs raugās un gaida, kad dēls nāks atpakaļ. Tēvs, kurš neatsakās no bērna. Pat ja tas ir izšķērdējis visu naudu, pat ja apkaunojis ģimeni, pat ja, mēs tā varētu teikt, ka viņš ir gan apkaunojis ģimeni, gan, negluži nolādējis, bet, katrā gadījumā atteicies no savas ģimenes. Tāds tēvs, tāda mīlestība, par ko mēs arī šodien dziedājām. Apostols Pāvils vēstulē korintiešiem šajā mīlestības nodaļā, 13. nodaļā, viņš raksta par Dievu mīlestību. Viņš saka, tā panes visu un uzticas visam. Tā cer uz visu un iztur visu. Tēva mīlestība, kas panes visu, un tēva mīlestība, kas iztur visu. Un, ziniet, es gribu teikt tā, mums ir ļoti tālu cilvēkiem līdz šādai mīlestībai. Mūsdienu bioloģisko tēvu, auģu tēvu, vienkārši fizisku tēvu mīlestība neiztur visu. Viņa salūst. Tā ir Dieva mīlestība. Tā ir agape mīlestība. Tā nav vienkārši sadraudzība cilvēku starpā. Mums ir šis agape mīlestība vai mīlestība. Tā nav vienkārši kopā būšana. Dieva skatījumā tā ir bezieruna mīlestība, pacietīga gaidīšana, skatīšana tur prom, kad nāks tas dēls. Un Dieva mīlestība nav ierobežota. Un viņa nekad nebeidzas. Vismaz tas, ko mēs zinām, ko Bībele mums atklāja, kad šī mīlestība nebeidzas mūsu cilvēku mūžu garumā. Kas tālāk seko? Tad tur sākās spekulācijas. Visu mūsu mūžu Dievs cer, ka mēs nāksim atpakaļ. Un visu mūsu mūžu Dievs skatās mūsu virzienā un gaida. Kad mēs beidzot nāksim atpakaļ. 2. Pētera vēstulē ir teikts, kungs nevilcina savu apsolījumu, kā daži domā, bet pacietīgi gaida uz mums. Ja Dievs negrib, ka kādi ietu pazušanā, Dievs negrib, ka kāds ietu pazušanā, Dievs negrib, ka kaut viens ietu pazušanā. Mēs dažkārt viņus notiesājam. Un tāpēc Dievs saka, nedrīkst tiesāt, bet mēs esam cilvēki un mēs tiesājam, bet Dievs negrib, ka kāds iet pazušanā, un tāpēc mums ir dota šī diena, tāpēc mums ir dota šī dzīvība, lai mēs neviens neiet pazušanā, un Dievs negrib, ka kāds iet pazušanā, un viņš grib, lai mēs atgriežamies, kā pazudušie dēli, grēku nožēla un atgriešanās atpakaļ, bet, protams, grēku nožēla. Dievs gaida ikvienu. Viņš negrib, ka kaut visnepateicīgākais dēls iet uz zudumā, ka palikt tur svešumā. Dievs grib, ka nāk atpakaļ. Dēlam vēl tālu esot tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu. Un pieskrējis klāt, krita viņam ap kaklu un skūstīja. Kad dēls ir vēl tālu, kad dēls ir vēl tālu, tēvs ierauga un skrien pretī.
Un tā ir tā otrā īpašība, skrienošais tēvs. Dievs tēvs, kurš skrien pretī. Un, ziniet, mēs cilvēki bieži vien ieņemam šo lepno pozu. Tanī brīdī, kad tu saproti, ka tu esi tā kā, varenāks, tanī brīdī es domāju, mēs arī kā tēvi dažkārt tā. Es taču teicu, es taču brīdināju, es taču zinu labāk. Pat viss tādā vienkāršākā situācijā, tu tik un tā bišķiņ tā izspēlē. Redz, es taču, jā. Un tad var gadīties, kad pat citiem ieslēdzās atriepšana. Vai es tev parādīšu. Jā. Tagad, lūk, šis dēls nāk atpakaļ. Tad es tev parādīšu tagad. Es tev vēl pamācīšu. Un atkal jau lasot šīs rindas, tēvs viņu ieraudzīja, iežēlojās par viņu un pieskrējas klāt. Mēs to lasām no 21. gadsimta Latvijas skatu punkta. Mēs to lasām no tāda humānisma, ētikas, no rietumu cilvēku viedokļa. Mums katrs cilvēks ir vērtība, katrs viedoklis jāuzklausa, jāieklausās. Mēs esam jau savādāk audzināti. Bet mēģinam iedomāties, kā tolaik tas skanēja no Jēzus Kristus mutes. Ko viņi tolaik dzirdēja? Ko tie cilvēki tolaik dzirdēja? Tas vienmēr mums ir jādomā, ko Jēzus Kristus toreiz pateica tiem cilvēkiem, kā tas viņiem izklausījās. Un mēs dažkārt pazaudējam Bībelē jau šo te, ko tolaik tie cilvēki dzirdēja. Un tāpēc mums ir jādomā par to, kas tolaik izskanēja, kā tas tolaik atbalsojās šo jūdu sirdīs. Senajā kultūrā, jūdu kultūrā, arī tagad jūdu kultūrā, un mēs tādas austrumu zemju kultūrās, mēs zinām, ka tēvs ir cienījams. Tēvs neliks kājās un neskries pretī. Noklīdušam, paklīdušam dēlam. Kāpēc, lai mēs skrietu viņam pretī? Viņš ir sliktais, šis dēls. Šajā līdzībā tas, ko Jēzus Kristus stāsta par tēvu, tas pārkāp tā laika robežas. Tas tēvs ir neiedomājami pazemīgs, pārāk pazemīgs. Viņš pazemojas. Tas taču slikts tēvs tad beigās sanāk. Tā ir necienīga, tēva necienīga rīcība. Kāpēc? Mēs skatāmies no rietumiem viedokļa. Kāpēc tu skrien pie tā dēla? Lai tas dēls nāk, krīt tavās kājās, priekšā, zemojās, lūdzās, un tad tu vēl padomās. Un iedomājieties, viņi tā dzird šo līdzību, un tad mēs zinām, ka šī līdzība jau ir par Dievu. Un tad iedomājieties, kā šie jūdi tagad dzirdo šo Jēzus Kristus vēsti, kad Jēzus saka, un tāds debesu tēvs, ko? Tā nevar būt. Tāds nekādā gadījumā nav Dievs, mīlošs. Viņš taču zaimo, Jēzus Kristus šajā līdzībā, viņš zaimo Dievu. Tāds nevar būt Dievs. Jūdi nav audzināti tā, ka Dievs var būt mīlošs. Un mēs vecajā derībā, un arī jaunajā, mēs redzam šo augsto statusu, tēva augsto statusu. Un 5. Mūzes grāmatā ir rakstīts, nolādēts, kas negodā savu tēvu māti. Un tas ir likums. Mēs zinām šos baušļus. Nolādēts. Un šis ir tas lielais izaicinājums mūsdienās, ko darīt, ja tēvs ir, briesmīgs, varmāk. Vai atteicies no saviem bērniem. Un Bībele saka, nolādēts. Nolādēts tas bērns, kas negodā savu tēvu māti. Un šis ir sarežģīts jautājums.
Bet tas ir rakstīts Mūzes grāmatā, tas ir rakstīts bauslībā, nolādēts. Jūs saprotiet, kas pa vārdu nolādēts? Milzīgs stiprs vārds. Un tagad padomājiet, vai tajā līdzībā tas dēls, vai viņš nav nolādēts, ja mēs tā skatāmies. It kā mēs neredzam, ka viņš kaut ko slikti būtu izdarījis pret tēvu. Bet tad, kad mēs domāsim par to jaunāko dēlu, tad patiesībā viņš izdara briesmīgas lietas. Tēva status, svētību došana nākamajām paaudzēm. Un Dievs iedod šo milzīgo autoritāti tēvam un arī mātei. Nekad neaizmirstiet, arī mātei ir augsts status iedots caur Dievu. Viņiem nav jāzamojas bērnu priekšā. Tā jūdi aug. Tā jūdi tiek audzināti. Kur nu vēl tad varenais debes tēvs? Kur nu vēl varenais debes tēvs? Jūs bērni esiet paklausīgi saviem vecākiem visās lietās, jo tas ir patīkami un ir pēc kunga prāta. Kolosieši. Arī jaunā derībā. Bērniem jābūt paklausīgiem. Vēlreiz domājam, ko Jēzus Kristus tur pasaka un kā tas atbalsojas viņu prātos. Mums nav nevienu brīdi jābrīnās, ka jūdi gribēja nogalināt Jēzus Kristu. Viņš visu laiku viņus izaicināja. Viņš visu laiku stāstīja par tādu Dievu, kādu viņi nezināja un nesaprata. Un tomēr šajā līdzībā tēvs skrien pretī dēlam. Nevis gaida, kad dēls pienāks. Nevis lēnām tuvojās. Kā mūsdienu diplomātijā, tur tas viens solīts, vai nu paliek viens solīt pretī tam ciemiņam vai nē. Viņš skrien viņam pretī. Vai vēl tas vārds varētu nozīmēt ātri, steigšus, dodās pretī. Katrā gadījumā viņš negaida, kad tas dēls atnāks. Un tad paspērs vienu soli un augstprātīgi pateiks, nu, beidzot tad ieradies. Viņš nesakrusto rokas un nestāv. Vai viņš nepagriež galvu citā virzienā un lai tikai neredz, ko es tagad domāju. Lai tas dēls nāk un es ieņemšu pozu. Kā dažkārt mēs kā cilvēki daram. Mēs kā vīrs un sieva dažkārt ieņemam pozu. Kurš pirmais tagad nāks un pielabināsies? Šāda Dieva attēlošana tolaik jūdas tracināja. Bet šādu Dievu Jēzus Kristus attēlo. Šādu debes tēvu. Jo viņi pazina tikai to atriebēju. Šis ir jauns tēvs, debes tēvs, ideāls, ko Jēzus Kristus viņiem rāda. Kurš ir bagātīgs savā žēlastībā, un tie ir vārdi no vecās derības. Bagātīgs savā žēlastībā. Un tas nav atkarīgs no cilvēka. Dievs tā neizvēlas rīkoties. Tēvs neizvēlas tā rīkoties, tāpēc, ka dēls kaut ko ir tur izdarījis. Tā ir tēva attieksme, tēva sirds, Dieva attieksme. Dievs savā žēlastībā rīkojās. Nevis caur darbiem, atkal jau. Nevis caur darbiem tu vari izpelnīties. Ja tu kaut ko slikti izdarīsi, nu tagad es 150 reizes labi izdarīšu. Nē, tas neko nenozīmē. Vienkārši tēvs ir tāds. Un tēvs ne tikai skrien klāt, bet tēvs arī atjauno viņa statusu. Bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu.
Un velciet viņam pirkstā gredzenu un apaus kājās, vediet baroto teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies, jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un nu ir atradies. Un āmen! Un kādreiz mēs katrs bijām pazuduši, un mēs atradāmies. Un savā ikdienā mēs atkal bišķiņ pazūdam, un savā ikdienā mūs Dievs atkal aicina un pieņem atpakaļ. Un šeit aprakstītais tā nav kaut kāda otrā iespēja. Nu labi, pamēģināsim vēlreiz no sākuma. Bet ar nosacījumu, ja? Nē. Viņš pilnībā atjauno šī dēla statusu. Tēvs pilnībā atjauno dēla statusu. Tiek atnests vislabākais tēvs. Nevis, nu labi, nu tu noskrēnis, tur esi, nu kaut kādas, tā teikt, halātiņu, ja? Kaut kādu hidžābu vai vienalga, kas nu tur kādi visi tie nosaukumi tiem tērpiem tur ir, ja? Kaut ko, nu mēs tev iedosim. Vienu tupeli tev ir, tad otru tupeli vēl iedosim tikai. Labāko. Viņš sauc savus kalpus, nes, mans dēls ir atgriezies. Un šeit ir vēl viena būtiska lieta, ko mēs arī redzam, un varbūt līdz galam nesaprotam. Viņam pirkstā gredzens tiek uzlikts. Tātad tas nozīmē, ka ne jau tikai viņš parūpējas par to apģērbu, bet viņš atjauno, ka tagad tas atkal ir mans dēls, tas atkal ir mans ģimenes loceklis. Tas nozīmē, ka viņš ir mans dēls, viņš atkal ir tāds saimnieks, jā, saimnieka dēls. Viņš tiek atjaunots. Šī brīdī tēvs nepagriež vaigu uz citu pusi un nesaka, nu jā, es taču teicu, redz kā neizdevās, un tad sasauc visus ciemiņus kopā un kaunināt. Nu redziet, kā briesmīgi viņš uzvedās, visu iztērēja, visu pazaudēja. Ja? Nu labi, iedosim viņam kāds drēbīts, ja? Paēdīsim, bet nu briesmīgi. Nē. Tiek atnests labākais apģērbs, tiek atjaunots viņa status. Tādu mēs redzam šo debesu tēvu. Un ko darīja, ar kādu mērķi gāja šis dēls? Viņš gāja, lai būtu par algāts. Viņš gāja ar mērķi būt vienkārši kalps, lai tikai varētu piepildīt savu vēderu. Bet debesu tēvs pasaka, tu esi mans dēls. Šajā līdzībā Jēzus Kristus atklāja pilnīgi citu tēvu, kā tajā brīdī jūdi skatījās uz Dievu. Kā viņi bija pieraduši skatīties uz debesīm, kā ļauno Dievu, atriebīgu Dievu. Nevis asinskāra, bet gan tēvu, kurš gaida, tēvu, kurš skrien pretī, un tēvu, kurš atjaunā. Šādu tēvu mums šī līdzība parāda. Amen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies Tev par šo līdzību. Jēzus Kristus šo līdzību saka kā pazudušajiem. Kad šī līdzība atklāja, ka debes Tēvs ir mīlošs Tēvs, ka debes Tēvs ir pretī skrienošs Tēvs. Tēvs, kurš gaida mūs, Tēvs, kurš ilgojās pēc mums, Tēvs, kurš grib atjaunot mūsu status, Tēvs, kurš grib, lai mēs būtu viņa bērni. Es lūdzu, Dievs, ka arī mēs to saprastu, ka mums ir jābūt viņa bērniem, mums ir jāuzvedas kā viņa bērniem. Paldies, Dievs, ka mēs varam visu savu mūžu mācīties būt par labiem bērniem saviem īstajiem vecākiem, ka mēs varam mācīties būt par labiem vecākiem saviem bērniem, un pāri visam, ka caur to mēs varam domāt, kādas ir tavas un mūsu attiecības. Kāds tu esi tēvs, kādi mēs esam bērni, kā mēs uz tevi skatāmies, kā mēs uz tevi raugāmies, un kā tu uz mums skaties un raugies. Un palīdz mums vienmēr saredzēt tavu mīlošo vaigu, nevis tavus dusmas. Palīdz mums būt paklausīgiem bērniem.
kas ciena savus vecākus, ciena tevi kā debesu Tēvu.